attieksme pret 9. māju. Nu, protams, ka viņi ar mums neatzīmē to, bet viņi uzskata, ka divas kopienas var pastāvēt blakus. Bet runājot par 9. māju kā tādu dienu, es atceros padomju laiku. Tad priekš manis tie nebija tik lieli svētki, tas bija pārāk oficiāls pasākums. Un 90. gadu sākumā mēs sākam šeit atzīmēt šo dienu no apakšas. Tad bija tautas iniciatīva, kā protests pret valsts politiku. Politika bija tāda ļoti noraidoša pret visu arī pareizo, arī, teiksim, pozitīvu padomju varas vai padomju laika vērtībām, mantojumā. Un arī bija diezgan noraidoša politika pret Krieviem kā tautu arī. Bet tas nav tāds paradoks. Mēs parasti pārmetam, ka latvieši pret kaut ko protestē. Izrādās arī Krievi Latvijā protestē 9. mājā pret kaut ko, nevis sākumā tas bija diezgan liela protesta piegarša. Jā, bet ar laiku tas mainījies, un pašlaik tā ir vairāk vai mazāk tomēr tie ir svētki. Tomēr. Es gan gribētu salīdzināt 9. maija svinības ar to, kas notiek katru gadu jaunajā gadā, ka vesela virkne sabiedrības daļa svētku salūtu īsteno 11. vakarā, nevis 12. vakarā pēc Latvijas laika. Viņi joprojām dzīvo šajā Padomjas Savienības kaut kādā informācijas telpā, respektīvi Padomjas Savienības mantnieces informācijas telpā. Tie pastāv, bet paskatīsimies uz to no citas puses. Ir iespēja atzīmēt jauno gadu divas reizes, nevis vienu reizi. Es personīgi tā nedaru, tāpēc, ka man vispār nepatīk šī uguņošana un tā tālāk, bet mani, teiksim, kaimiņi bez kādiem, teiksim, ļauniem domām par Latviju un latviešiem atzīmē divas reizes to jauno gadu. Un zvana pēc tam saviem radiniekiem uz Maskavu vai Sibīriju, saisveicinās ar visiem. Tā ir mūsu laime, ka mums ir iespējama tāda dubulta identitāte. Bet tas nerada problēmas sadzīvot šeit un radīt tādu vienotu izpratni par to, kas notiek un kā dzīvot tālāk? Tas ir cits jautājums. Tas ir jautājums? Jā, par vienā no vienas puses tā ir liela laime, jūs sakat. Es domāju, ka nelaime tā kļūst tajā brīdī, kad sabiedrības šķeļās dēļ šiem rādītājiem un nevar izveidoties vienota nācija, kādai tai vajadzētu būt. Nav normāli, ka vienā valstī ir divas pilnīgi pretrunīgas informācijas, divi pilnīgi pretēji viedokļi. Latviešu karavīri karu nebeidz 8. vai 9. maijā. Latviešu karavīri turpināja cīnīties Kurzemes frontē līdz aptuveni 11. maijam, daži pat vēl ilgāk, un partizānu gaitas ilgu līdz 50. gadu vidum. Un cilvēki nevēlējās atkārtotas represijas. Labi, represijas, tas ir ļoti smags posms mūsu vēsturē. Mans tēvs arī bija starp tiem, kuri nokļuva Kurzemes katlā un tika represēts, izsūtīts uz Sibīriju divas reizes. Bet, kurā pusē cīnījās jūs? Viņš bija legionārs. Jā, bet viņš aktīvi necīnījās, jo viņam neusticēja šo. Teiksim, tā bija vācu valdības politika, ka Krieviem atļāva dienēt, bet neusticēja ieroci. Jā, bet no otras puses, otra daļa no mazniem radiniekiem, viņi karoja Padomju Savienības pusē. Un pašlaik teikt, ka vieni bija tie ļaunie un otrie bija pareizi, es nevaru tādu izdarīt. Ja? Bija latvieši, kas cīnījās arī sarkanos ļaunieki, vai ne? Protams, man arī vectēva brālis cīnījās strelnieku rindās, kamēr pats vectēvs cīnījās, teiksim, tā bija leģiona pusē, mobilizēts vai kā to nosaukt. Bet kur parādās tas absurds mūsdienās, ka šodien Krievu patrioti, kas sev lepni tā dēvē, viņi atzīmē Padomju Savienības svētkus, tos, kurus ievies 65. gadā. Tai pašā laikā ignorējot to faktu, ka 9. maija uzvaras dienas svinībās, kad visus šos nacisma karogus nometa šajā sarkanajā laukumā, tur arī tika nomests Krievijas karogs. Vai tik svarīgas ir tādas detaļas? Galvenais, ka pašlaik šī 9. māja svinēšana ir Latvijas-Krievu
tautas tradīcija. Nevis oficiāla, bet ir nākusi no sirds, no paša sirds. Tas nav uzspiesta no Krievijas puses, no, teiksim, kā valsts. Ja? Viņiem ir pašas savas tradīcijas. Kā ar finansiālu atbalstu? Finansiāli visu laiku atbalstīja, kamēr mēs varējām, PCTVL, kaut kādu pasākumu daļu finansēja Krievijas vēstniecība, tā ir, uguņošana to pati. Ja ir iespējams paņemt no viņiem, tas jādara, ja? Bet pašlaik vairākums no izdevumiem maksā vai no fonda, kurš nosaukums ir 9. mājas, ja? Un tā ir Saskaņas centrā fonds. Saskaņas centrā. Jā, tā partija, kas tuvāk varēja un var ietekmēt savu vēlētāju, vairāk sponsorē, vai ne, arī šos svētkus. Bet noskatīsimies tagad vienu sižetu, ko man kolēģi Daina Jāņkalni sagatavojas. Jūs arī pieminējat uzņēmējs, kas sponsorē 9. mājas svinības, ir uzņēmēji, kas ziedo naudu filmai, dokumentālai filmai par vēsturi, pretrunīgā vēsturi sauc šo filmu, un lūk, sižets. Gundars Rēders, Daina Jāņkalne. Daina Jāņkalne un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte.